Maksims Dimters par ugunsdzēsēju strādā jau 8. gadu. Kā stāsta pats, nevar sevi iedomāties citā profesijā. Ugunsdzēsēja ikdiena ir ļoti neparedzama. Dažkārt darbs rit pavisam mierīgi, taču gadās arī diennaktis, kad no postošajām liesmām izdodas izglābt vairākas cilvēku dzīvības. Tas ir darbs un viss. Vai tu vari to izturēt, vai nevari. Tie, kuri nevar to izturēt, jāpānest, viņi aiziet uzreiz. Pēc pirmā ugunsgrēka, pēc otra psiholoģiski. Viss. Tas ir, jo tu nevari zināt, kas, vai autoavārija, kur cilvēki cieta, un tur jau ne katrs to var izturēt psiholoģiski. Rēzeknes ugunsdzēsēju daļā šobrīd ugunsdzēsēju darba apstākļu un tehniskais nodrošinājums salīdzinājumā ar agrākajiem laikiem ir gana labs. Lai arī dažkārt glābējiem nākas izmantot arī vecās zila automašīnas, vairums transporta līdzekļu un aprīkojumi ir mūsdienām atbilstoši. Šobrīd Rēzeknes daļā ir viens auto pacēlājs un autokāpnes, 4 cisternas, 1 glābēja mašīna un ķīmiskais automobīlis. Kā atzīst Latgales reģiona brigādes komandieris Česlavs Šmukts, Rēzeknē situācija nav no sliktākajām. Sliktākā situācija mums ir Viļānos, un ja paņemsim pa daļām, tad sliktākā situācija mums ir Daugavpils 3. daļā. Tā ir vecā ēka, tur vajadzīga pilnīgi jauna remonts, bet atjaunot pilnīgi ēku vajag. Rēzekne ir liela pilsētā un tikai viena daļa, tāpēc šeit štati ir daudz lielāki. Bet mēs, ja ņemam Daugavpili, tur ir 4 daļas, protams, cilvēku skaits mazāks. Vai Zolitūdas traģēdija ir likusi aizdomāties par glābēju darba apstākļiem? Ugunsdzēsēji, nestoties uz smago un bieži vien bīstamo darbu, ir joprojām viszemāk atalgotie visā iekšlietu sistēmā. Uz rokas ugunsdzēsējs, kas tikko uzsācis savu dienestu, saņem nepilnus 400 eiro. Tas bija vislielākā traģēdija Latvijā. Protams, attieksme ir pamainījies. Bija tādi gadījumi, kad cilvēki prasīja psihologa atbalstu. Mums arī sakarā ar to izveidojas jauni štati. Tagad katra reģiona ir psihologa atbalsts, kuri var sniegt palīdzību ugunsdzēsējiem pēc katra izsaukuma, pēc katra notikuma. Pamainījās sociālas garantijas. Ar to vien nepietiek. Ceram uz to, ka mums tomēr atnāks jauna tehnika, jo joprojām ir tādas daļas un posteņos stāv padomju ziliņi, kuri prasa lielu līdzekļu daudzumu uz remontu, jo veca tehnika ir veca tehnika. Tikai no 2016. gada iekšlietu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek solīts, ka darba samaksa sasniegs 800 eiro apmēru, kā arī līdz 2020. gadam plānots iegādāties 100 jaunu ugunsdzēsēju transporta vienību par 35 miljoniem eiro un veikt veco depo renovāciju, kas izmaksās 11 miljonus eiro.